Labdien! Ceru, ka esat labi atbraukuši. Laiks ir burvīgs, varoties uz debesīm. Būs viss maidīgi, laimīgi. Bet mani sauc Inta. Es būšu jūsu turpmāko 20 minūšu te. Iepazīstināšu jūs ar Šopenbeku, bet nedaudz netradicionālā skatījumā. Mūsu sarunas tēma ir akmeņi, jeb akmeņu simfonija Šopenbeka. Iedodīta, tā kā tomēr varbūt būs lietus, paņemiet lūdzu līdz lietus sargus vai lietus mētelīšus. Bet ja nav, padalīsimies, būsim draudzīgi. Jūs esat atbraukšas ļoti skaistu Pietukuma rajonā Šopenbekas, kas ir ar ļoti labu auru, ne tikai turistiem, bet arī māksliniekiem, dažādiem zintniekiem un dziedniekiem. 16. gadsimta sākumā tika uzcēlta Šopenbekas mūža, kuru barons Vasilis Butlers vēlējās sev kā tādu rezidenci. Un no visas apkārtnes tika vesti akmeņi. Protams, sūri grūti nācās ciest vietējiem iedzīvotājiem. Daži to akmeni atveda samīļot, daža lielu riebumu un tādu ļaunumu. Tā kā visas šīs emocijas ir šeit, Šopenbekas sienā. Šie te mūri, ko jūs redzat, ir atjaunot jau 17. gadsimtā, protams, izmantojot tos pašus akmeņus. Es domāju, iesim teritorijā, varbūt pieskarsimies, samīļosim, sajutīsim šos mūžas elpu un enerģiju. To var redzēt, tā ir atjaunot 20. gadsimta beigās, ir veidot no tādiem jau mazākiem laukmenīšiem. Tā kā Livonijas kara laikā sākotnējais aizsargu valnis tika sagrauts, bet, neskatoties uz to, vēlāk tika nedaudz atjaunots un nedaudz savādāk šie ziemeļu vārti. Arī, principā, šeit ir bijuši. Tagad ir piebūvēts klāt, atkal izmantojot šos pašus akmeņus ar es pat teiktu tādu spēcīgu enerģētisko lādiņu, jo nevelti zintnieki brauc šeit, dziednieki brauc un saka, ka vieta ir apvīta ar ļoti labu enerģiju un ļoti labu auru. Tīri no vēsturiskā viedokļa. Dosimies augšā pa kāpnēm, tur var redzēt šo nocietinājumu valni, kurš ir izglābis teritoriju no vairākām cīņām un uzbrukumiem un salīdzinoši maz cietis. Tur var redzēt vēl arī šīs šaujamlūkas. Protams, pārējā Šopenbekas mūža daļa ir nedaudz atšķirīga un pārbūvēta. Dosimies tālāk. Ir šis aizsargu valnis, var droši pieiet, apkaustīt, samīļot, pavērties ārā. Un es domāju, tās enerģijas, tās sajūta noteikti jums radīsies un būs tāda neliela vēsturiskā, kā saka, sajūta. Un dosimies tālāk.
mainās, jā. Kā jau jūs ievērojāt, Muižas apkārtnē un ēkās tiek izmantoti akmeņi gan stiprinājumam, gan rotājumam un dekoram. Arī Kalna rāpnīca nav izņēmums, un šī ēka ir apvīta ar daudz dažādām teikām un leģendām. Ir teika, kas stāsta, ka 17. gadsimtā Muižas saimniekam ir bijis ālaulības bērns, un, lai slēptu savus sānsoļus, viņš licis savu mazo meitiņu iemūrēt šīs ēkas sienās. No tā laika stāsta, kad šeit spokojas maza raudoša meitenīte, un, lai pārliecinātos, vai tā ir patiesība vai nē, jūs varat kādu reizi atnākt šeit vienatnē, vai ar draugu vai draudzeni, vēlā vakara stundā. Dosimies tālāk. Tātad šeit ir vērojams Valda Kārkliņa ieguldījums. Šī ir viņa izveidotā akmeņu kompozīcija, no kurienes tad šis vīrs ir smēlies ideju. Vīrs ir bijis dārznieks un kopis šo muižu, un praksējies viņš ir dārzkopības tehnikumā Lietuvā, kur arī dzīvo vīrs vārdā Ints Vaclavs. Ints Vaclavs, varbūt dažiem zināms, ir ārsts. Viņš kādu dienu 20. gadsimta vidū ir devies pie sava pacienta uz kādu vietējo ciematu un pret akmeni atsitis kāju. Šis 30 kg smagais akmens vīram ir ļoti iepaticies, un viņš to ir ar savu divriteni aizvedis uz savu dārzu un tur novietojis. Un tā ir aizsākusies akmeņu kolekcija, kas ir viņa hobijs, un izplaties jau novada mērogā, un arī lielākā daļa lietuviešu tautu to ir pārņēmuši viņa mīlestību pret dabu un vāc akmeņus vēl tagad. Arī Valdes Kārkliņš to visu bija redzējis, iespaidojies no Inta, un nākot strādāt uz šejieni, viņš pamanījis, ka apkārtnē ļoti daudz izmantoti akmeņi, gan mūros, gan ceļa segumos, un nolēms arī izveidot šādu te kompozīciju. Tā nu viņš savācis visus apkārtnē esošos, muižas apkārtnē esošos akmeņus vienā čupiņā, un vēlāk izrādījās, ka šai vietai piemīt maģiskas spējas. Tas ir enerģētiskais lauks, ko konstatējuši daudz dziednieki, kas šeit viesojušies. Viņi saka, ka varbūt slimība gluži neizārstējas, bet pašsajūta noteikti uzlabos un arī profilaksei un labi pozitīvai enerģijai, emocijām noderīga vieta. Kā tas viss notiek? Aicinu arī jūs pienākt tuvāk akmeņiem, vai tiem pieskarties, vai varbūt uzkāpt un izstiept rokas šādi te un mēģināt sajust kaut ko. Un, ja jūs sajūtat siltumu, tad šie akmeņi noteikti jums ir piemēroti, lai uzlabotu jūsu pašsajūtu, uzmundrinātu, smeltos enerģiju, un ja arī ir kāda slimība vai kas, noteikti palīdzēs. Ja ne gluži izārstēt, tad profilaksē jau nu noteikti. Varbūt kāds ir bijis no jums arī Pokaiņos? Nē, kāds bijis? Nē. Stāsts ir ļoti līdzīgs, jo arī tur ir ļoti daudzi akmens krāvumi līdzīgi šim te, un arī ļoti pilni ar enerģiju, enerģētiskie lauki. Taču ne visiem cilvēkiem šī enerģija ir pozitīva, jo tā var izstarot arī tādas sajūtas, kas izraisa galvas sāpes, reiboņus, nepatīkamas sajūtas. Vai te ir tādas sistēmas, kas vienkārši atver kaut
kādas, kas viņam patīk? Šie ir tie akmeņi, kas ir muižā bijuši. Vai nu lūk no turienes kādi, kas ir nokrituši vai no citām vietām savākt vienā čupiņā. Un čupiņa aug, ja ir vēl kāds akmens kaut kur, viņš tiek pielikts klāt. Zinātnieki vēl strīdas par to maģiskajām iedarbībām, bet ir bijuši publicēti raksti ilustrētajā zinātnē un arī avīzēs Zintnieks, kur ir atvēlēts liels raksts tieši šai vietai. Un tie, kas apmeklē zīlnieču pakalpojumus vai arī to pašu dziednieku, viņiem tiek ieteikts, ja kādreiz māc stress vai nelabas pašsajūtas, atnākt šeit, pastāvēt, varbūt kādu domu atstāt akmenī, kādu sliktu domu vai sajūtu, pabūt ar sevi vienatnē, saskarsmē un atbrīvoties no visām sliktajām enerģijām. Ja jūs atstāt sliktu enerģiju, nākamais atnāk tikai to labo paņemt. Sliktā enerģija tiek novadīta zemē, zemes dzīlēs. Un akmeņi visu laiku uzsūc jaunu no visas apkārtnes, jo visa muiža ir liels enerģētiskais lauks. Nu ko, dosimies tālāk? Eiktu objekts jau aizslīt tik vēl par to Kurš laiku. nākošais? Viņš tā liek uz brūnējām lietām. Tātad Šlokenbekas muiža ir iekļauta Eiropas kultūras mantojumā, un tā ir piešķirts arī zilais karogs. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ muižu katru dienu apmeklē daudz turisti. Un daļa no šiem turistiem arī pastaigā šeit apkārt un paņem līdzi kādu no mazajiem akmentiņiem sev. Vai jums ir kāda ideja, kādēļ viņi tā dara? Jā, abas atbildes pareizes, gan piemiņai, gan dziedniecības nolūkos. Jo, kā jūs varat iedomāties, katrs mazais akmentiņš ir daļa no kāda liela akmeņa, un arī mazajiem akmentiņiem piemīt dziednieciskas īpašības. Un es jums ieteiktu tagad pastaigāt apkārt un paņemt kādu akmentiņu, kas jums katram liekas patīkams. Ja šeit ir tik daudz turisti, jums tie akmeņi neizbeigsies kādreiz? Vai jūs viņus visu laiku skaldam? Nē, mēs viņus skaldam visu to laiku. Un dabiskos procesos viņi arī salūst augstumu ietekmē un tā. Es skatos, ka tie, kas vēlējās, ir atraduši sev akmentiņus. Un es jums pastāstīšu, ko darīt ar tādu akmentiņu. Jo, kā jūs saprotat, katram akmenim piemīt savu enerģiju, un neobligāti tieši šis akmens jums būs piemērots. Jūs aiznesat mājās, akmentiņu noliekat līdz zem pamatu, un paņemiet kādu, visdrīzāk dārgu lietu, gredzenu vai auskaru, ko jūs bieži nesājat, iekariet diedziņā vai striķītī, un nolieciet kā svārstu virs šī akmentiņa un skatieties, kā viņš reaģēs. Ja sāk griezties pulksteņa rādītāja virzienā vai tā kā paralēli jums svārstīties, tad jūs zināt, ka akmenim ir jums piemērota un laba enerģija, un jūs varat to nesāt vai paklā pakārt vai kabatā vai maciņā un nesāt pie sevis. Akmenim būs laba ietekme uz jums. Bet turpretīm, ja sāk svārsts griezties pretēji pulksteņa rādītāja virzienam vai paralēli, jā, es nedaudz sajaucu iepriekš bija. Tātad, ja viņš svārstās paralēli jums, tad slikts, bet ja perpendikulāri, tad tā būs labais akmens. Nu, jā, ja šī sliktā enerģija, tātad akmeni prom nebūs labi. Bet, protams, arī, ja svārsts norāda, kad akmens ir jums piemērots, šī metode var kļūdīties, bet ja jūs jūtat, ka nav labi, ka smaguma sajūta vai tieši kabata, tā teikt, metat akmeni prom nebūs labi.
Jā, varbūt jums kādi jautājumi par visu iepriekš runāto? Ko darīt, ja svārsts stāv uz vietas? Tad akmenim nav enerģijas, teiksim. Nebūs jēga, var nesāt līdzi, var nenesāt. Neko ļaunu nedarīt, bet labo arī ne. Jā, kāds jautājums? Tas ir tā kā tikai tiem akmeņiem, kurš ir pagalmā, vai no jebkurienes tas tā var ņemt tos akmeņus? Atkarībā no tā. No vietām, kurām ir spēcīgs enerģisks lādums. Piemēram, šai vietai, un kā iepriekš tika minēts, pokainiem. Bez maksas var ņemt tos akmeņus. Jā. Kāds jautājums? Tikai vienu var ņemt vai vairākus arī ņemt? Var ņemt vairākus, bet es iesaku izvēlēties tādu, kas jums patīk. Varbūt tā būs lielāka iespēja, ka jums patiks. Cilvēkiem, piemēram, man tur nebrauc mājās, es no tā gribu aizvest ekstrā ņemt svešā cilvēkā. Ja tas nebūs labi. Iesaka katram pašam izvēlēties, jo tu cilvēks pats jūti, kas tev ir labāks. Varbūt, nevajag pagrābt pirmo, tu pavēro tā, kurš tāds smukāks tev liekas. Jā, ja jautājumu vairāk nav, tad es ceru, ka jūs tuvāk iepazināt šo vietu, akmeņu nozīmi tajā. Norādīšu vēl, ka tur jūs varat paēst pusdienas un arī labierīcības atrast. Tas ir apmēram viss. Paldies par jūsu uzmanību. Bijāt jauki būt. Jautājumu.